godātie kungi! Man ir liels prieks būt jūsu vidū šodien, un jau kā tika minēts, jūs daudz esmu trešo reizi. Katru reizi, kad es apmeklēju Ņujorku, mēs tiekamies. Un šis jau ir 4. apvienotās nācijas, kurās es piedalos. Laiks iet ātri. Bet šodien arī spēļīgi tika minēts, kad kaut kur tiek izlemti pasaules likteņi. Kaut kur, varbūt tās ir apvienotās nācijas, tiek izlemti valstu un tautu likteņi. Un man jāsaka patiesība. Gan pasaules liktenis, gan valstu likteņi, gan arī tautu likteņi un pat ģimeņu likteņi tiek izlemti kaut kur citur. Tās ir jūsu un mūsu kopējās sirdis un prāti. Kas liek mums darboties savā dzīvē, kaut ko paveikt savas ģimenes, savu kaimiņu, savas tautas un valsts vārdā? Tas tiek nolemts mūsu prātos un nekur citur. Un katru reizi, kad mēs mēģinām uzvelt šo atbildību kādam citam, vai tās būtu apvienotās nācijas, parlaments, kongress vai valdība, mums netik labi veicās. Un arī šobrīd ir parasti tas jautājums, ko tad es varu darīt savas tautas un valsts labā? Man nesen tādu jautājumu uzdeva skolniece skolā Siguldā. Es gribu sākt darīt labus darbus savai valstī, tūlīt un šodien. Ko es varu darīt? Es viņai teicu ļoti vienkārši 3 lietas. Pirmkārt, mācīties, labi mācīties, otrkārt, izvēlēties savu profesiju, un treškārt, palīdzēt savai ģimenei. Kaut ko darīt savas ģimenes labā. Un ja tas tik vienkārši, protams, viņa teica, jā, es sāku, tūlīt. Un tādi paši uzdevumi ir katrai paaudzei. Tām paaudzēm, kas ir spēcīgas, ir savās spēku gados, jāstrādā labi savā profesijā, jājūt atbildību. Atbildība par to, kas notiek mums visapkārt, kas notiek mūsu valstī Latvijā, un arī jūsu mītnes zeme Amerikas Savienotās valstīs. Un arī tā paudze, kam liekas, kad nav vairs spēka tik daudz, arī tā var ļoti daudz ko darīt. Ja viņiem ir savas dzīves pieredze, jau zināšanu apgūtais apjoms, gan arī darba pieredze. Un arī pieredze, kas varbūt kādreiz nav tik salda, kas jauniešiem iztrūkst. Ar to es gribu teikt, ka mēs katrs varam darīt savas valsts labā ļoti, ļoti daudz. Vienalga, kur mēs dzīvot, vienalga, cik kupla būtu mūsu ģimene, vienalga, kurai paudzē mēs piederētu. Un tas ir pašapziņas jautājums. Jo, ziniet, vienmēr saka tā, augstprātīga pazemība. Kas mūsos ir vairāk, augstprātības vai pazemības? Un es gribētu pajautāt, kas vairāk kalpo pašapziņai, mūsu pašu, katra cilvēka pašapziņai, pazemība vai augstprātība? Atbildi jūs ziniet. Augstprātība nogalina pašapziņu. Kaut ko līdzīgi mēģināju teikt mācītājs šīs dienas arī sprediķī. Bet es gribu teikt, ka viss ir atkarīgs tikai no pašiem. Un tas ir katras dienas jautājums, katras stundas jautājums. Un ja mēs paskatāmies uz to, ko Latvija ir pārdzīvojusi pēdējos 2 gados kā valsts, mēs esam tikuši galā tikai tāpēc, ka esam sīksti. Un katrs no kaut kā atteicās. Katra ģimene, katrs cilvēks. Un saprata to, ka ir jāstrādā, ka no raudāšanas, protestiem un gaušanās nekas neiet uz labo pusi. Bez darba labklājības nav. Un valsts ir jāpārvalda visos laikos. Gan tad, kad ir zaļi laiki, gan tad, kad ir ļoti grūti laiki. Un arī šobrīd mums jādomā par šodienu, par rītdienu. Un mēs atkal esam šīs izvēles priekšā. Kam uzticēt varu savā valstī? Par ko balstot?
Kā mēs redzam tos saimniekus, kas būs, vai vadoņus, kas mūs vadīs? Un tas ir šīs nedēļas jautājums, un tas atkal ir katra cilvēka jautājums. Padomāt, izlemt un darīt. Lai nebūtu pēc tam vilšanās sajūta. Un arī šo jautājumu man uzdeva tajā pašā Siguldas skolā kāda cita meitene. Man jāiet pirmo reizi balsot, man ir tiesības. Vai man iet, vai neiet? Es teicu, ja jūs neiesiet, jums pienākt pirmā reize, kā jūs iepazīsiet to pasauli? Kā jūs zināsiet, ko tas nozīmē? Cik liela vērtība ir jūsu rīcībai? Cik liela vērtība jūsu izvēlē? Un kā jūs zināsiet, vai jūs esat rīkojasies nekļūdīgi, vai tomēr kļūdīgi? Kā jūs izdarīsiet izvēli nākošā reizē, ja nav pirmās izvēle? Un arī jūs visus es aicinu. Esiet šeit, kalpojiet valstī, Latvijai, kalpojiet savai mītnes zemē, bet neaizmirstiet nekad pasaules liktenis, valstu likteni un tautu likteni tiek izlemti jūsu prātos, nekādās organizācijās, parlamentos un valdībās. Jūs esat tie, kas tos veido. Kas pēc jūsu domām būtu jaunās valdības prioritātes, ko mums būtu arī jāskatās, kad jaunā valdība tiks formēta? Jau vasaras beigās es izvirzīju tās 3 lielas punktus, ja, kas būs mani kritēriji. Jo redziet, tās koalīcija valdības, viņš var būt tāds, un mēs nezinām tos rezultātus. Bet lai arī šo partiju vadītāju skaidrs zināt, kas tad būs tie kritēriji, pēc kuriem es vēlēšos izdarīt savu izvēli par ministru prezidentu. Pirmām kādām uz tam arī tā ir ārpolitikas pēctecība. Tā ir drošības politikas pēctecība, un treškārt tas ir apņēmība turpināt to ekonomikas atvesaļošanās plānu, kas jau 2 gadus ir veikta. Tas ir sadarbība ar Starptautisko valūtas fondu un Eiropas komisiju. Jo, ziniet, tā parasti viss, kā mēs presē esam, Starptautiskais valūtas fonds, īstenībā 80% no tās naudas nāk no Eiropas Savienības. Tad mēs izbaudām, esam drošībā tieši tāpēc, ka esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Un par naudu jūs viens nejautājāt, bet bieži vien ir tāds mīts, ka mēs esam nenormālā parāda jūgā valsts. No tiem 7,5 miljardiem eiro iztērēt ir tikai 3. daļa. 2,5. Saprotiet, tagad mēs esam bijuši daudz taupīgāki, nekā mums bija iespējams būt. Un 1 miljards stāv Latvijas bankā kā rezerva visu laiku, ja gadījumā kas. Protams, ar katru dienu, kā mēs ejam drusku uz labo pusi, tā vajadzība, potenciāli iespēja, ka mēs ņemsim miljardu ārā un tērēsim, viņi paliek arvien mazāk. Tagad tie 3 punkti, uz kuriem noteikti es jau pateicu vasaras sākumā, un tad tas arī turpināsies. Un, ja tuvāk vēlēšanas, jo mazāk ir oponentu, pretinieku, ja, šiem 3 punktiem, jo visi jau grib būt par premjeru.